tik rēts gads. Un šodien braucam uz Rēzekni, kur uzstāšos kopā ar Juriju Ostrovski, Ēriku Grozniņu un Aināru Lipski. Uzstāsimies par godu 8. martam, par godu sieviešu dienai. Un, protams, visām sievietēm uzreiz gribu pateikt vissirsnīgākos sveicienus jums 8. martā. Paldies jums, ka jūs mums esat, kad nākat uz mūsu koncertiem. Un novēlu visām jauku skatīšanos. Tā, nu tuvojamies jau Rēzeknei. Izbraukt no apļveida krustojuma. Tieši tā, izbraukt no apļveida krustojuma. Man ir, notašķīts baigi loks, tas tā kā uz naudu laikam ir. Nu, baigi, pat 2 vietās tas ir baigi, jā, uz naudu izskatās. Nu, palicis pavisam nedaudz un būsim jau Jorikā. Lūk, koncerta dalībnieki. Apmeklētāji, jā. Nu, iespējīgs numuriņš. Labdien, Juri, sveicināts! Vacals. Beidzot esam klāt pie tevis. Nu, kā noskaņojums? Nu, baigi forši, tiešām, atkal prieks tikties ar tevi, ar kolēģiem. Čau! Čau visiem! Kā iet? Ļoti labi. Kā skaņa? Noslēpumu vienu drīkst atklāt. Jā. Viņš speciāli šim pasākumam ir uzvilcis gāzu uzvalku. Saldais! Jā. Un tagad... Kas šeit? Šis ir romantiskais meiteņu mīlulis. Un es jau arī smējos, ka... Sapīs viņš šodien visas meitenes. Jā, visur sapīs un sapīs. Pēc tam, lai atminās vaļā, jau visus kārtībā, jā. Nu, ot, Juri, nes rekur paskatīs. Nu, ot, tādi mēs izskatāmies, jā. Un starp citu, 22. martā jau tiekamies Cēsīs pie Rikardiona, vai ne? Jā. Būs izcils pasākums. Pudlīt, jau es kā saka, ņemu mājās, viņš tā man ceļošā mazā pudlīt. Sešinieks, jā? Vai astotnieks, kas tas bija? Jā, astotnieks, nu jau palika par sešinieku. Kā bija tas gadi vai kā atpakaļ? Skaties uzmanīgi kāp, ne. Laba gaisma. Juri, kas šobrīd notiks? 10 minūtes līdz 6:00, kad notiksies pirmais koncerts. Jā, šodien būs 2 koncerti, pamatkoncerts pilnībā pilns. Visas sēdvietas aizņemtas būs, un otrais būs 15 vietas. Vēl jau var nopirkt, vai ne? Var. Kas to lai zina? Varbūt būs izpirks. 8 vietas. Bet, jau viss ir izdevies, noskaņojums foršs, un tiekamies pavisam drīz jau parādās drudzīs. Viduszīmīgi visā pasaulī tiek uzskatīts par 8. marta pamatlicēju.
Jā, tieši tā ir mana recepte. Bet īstenībā svētku dienas pirmsūkumi reģioni dolējā 1857. gadā. Pat Ņujorkas tekstilu izstrādājumu darbinīcas izdoties vītēju cīnoties par savam īsiem. Vēlreiz aplausi tekstilu izstrādājumu darbinīca. Kādas sajūtas? Baigi foršā īstenībā parasti uzstājoties šai zālē ir ļoti liels uztraukums, pat lielāks kā Gorām. Šovakar ir tādas īpašas emocijas, kad tas uztraukums ir mazāks, bet vairāk patīkamu emociju, ko tu baudi uzstājoties uz skatuves, tāpēc publika ir super. Ēriks baigi skaisti dzied, vai ne? Es izaugu uz viņa dziesmām klausies, es viņam esmu teicis. Dieva dāvana. Kas? Dieva dāvana, kā balss. Nu, kāda balss, vei? Nu jā. Juri, neesi tik nopietns. Es taču strādāju, esmu pie skaņa operātora. Pagad, tagad nerunā. Te ir hits jārā. Atklā noslēpumu, tev bija randičs pie šīs dziesmas ar meiteni? Man bija ne tikai randiči. Man bija viss. Visi tīkli bija pilni ar siltiņām. Baigais šukstais. Siltiņas tīklos sapinies rīts. Roka manus matos. Iešu tevis, braukšu pie tevis, mākoņu ratos. Meitenes jau plaudē, ne? Saksīts ar labs. Nu saki kaut ko, saki jau, Juri. Viens tāds jociens ienāca prātā, bet to nedrīkst publiski teikt. Labi, nu stāsti. Par Aināru Bumbieru, ja? Es pieļauju, ka meitenēm klausoties šo dziesmu un Ēriku jau... Uzrunāt Ēriku un aicināt uz skatuvi ar jūsu aplausiem, tāpēc vēlreiz aplausi Ērikam. Ainar, kā? Nu, šo bukarmekai vadījumu ir Volvo fonds, zinīt, man trūpēs tāda interesanta relīze. Vīrieši krīt uz ceļiem viņu priekšā. Top 3 sieviešu vārdi, kuru nesētājs ir un būs labākās sievas. Numur 1, kā jums liekas, kādā vārdā ir tā labākā sieva? Anna! Zuzja! Oriģināli? Zuzja! Labākā sieva Zuzja! Tā? Aplausi jūsu zīmenei. Noteikti, bet kurš teica Anna? Jā, paceļam rociņu, tiecimies kājās, lai es varu redzēt, jums ir balva no vadītāja Jurals Straukstā. Sveiki visiem! Jā, ir kas sakāms, parunāja publiku, cik foršā atmosfēra šovakar izpauda. Ļoti mums runājam, ļoti daudz dzīva, to tas ir tā. Klausīs, mūsim godi 4 atpakaļ bija koncerts Rāzekņi, mēs izmantoju to īstenības izmītotās. Jau nāceros, kas par dzīsmēm, bet varam arī varbūt šovakar paču uzdarītu. Varam. Ļācīkšā paraugojas. Kas zina dzīsmēm, varēsim zarīt ar prūvā.
Balādi par latgalīšu čangaļiem, te tā, ka vienīgās timā sadarbībā Rikardions ir paļits drusku par latgalīti, te tam Atpakaļ no Baskas braucu atkal slimnīcu. No rīta pie Baskas. Balvos, no Baskas balvos. Nu, mēs te tā runājam par ballēm, nu. Ir tāda lieta. Pirmais koncerts aizvadīts, nu kā puiši jūtamies? Viss kārtībā. Augsti nav? Šiedāds ģētu, es saku, kas tev aplaisti? Jā, no līdz labu. Vienīgais, kas pa īstam strādā, Izskatās, jā, vienīgais, kurš strādā, jā. Jā, ja visi nesvīs, tad nestrādā. Otrais koncerts. Traļi vaļi. Jūris Sirkīt. Viss kārtībā, viss notiek. Vai forši būtu vadītojiem pasūkumai, bet tā, ka iziepiecināta muzikantas skaits skaļā. Vienmēr kā sajūts. Karsti! Jēzus Marija! Lai skaļākais gals no. Juri, nu kā? Čau. O, mūsu draudzene rītā. Jo. Tava sirds ir manējā, pata sirds ir tavējā, mēs abi divi gājam mūžam kopā. Esmu oliņšas runātīs, patīk man dzert cīņas sirdī, aizstāv